Nu, tā mēs braucam. Tūlīt būs Eiropas garākais tunels, 25 km. Lairdāla tunels saucās. Pēc 800 metriem Jā. no apļa nogriezieties pa kreisi. Tā, te nevar daudz filmēt, te kontrole ir, bet šodien nestrādā kontrole. Nu tā. Es te pakluso filmēju. Bet, nu, interesanti. Šodien kontrole placis ir ciet. Nav nevienam jābrauc iekšā. Vai ku labi. Te ļoti bieži tajā reku tur pa labi, tur tajā noimē, tur iekšā bremzes stends ir. Te mums svari ir, liek uz svariem un pārbauda mūsu ļoti bieži. Wow, nepatīkams pasākums, bet nu nekas. Tāda ir tā kravu pārvadājuma dzīve. Jābūt pareiziem svariem un tad viss ir kārtībā, bet nu nav tik vienkārši to visu izdarīt. Ir sevišķi ar mucu braucot. Nu jā, nu redz. Maziņš video būs. Tūlīt griežamies un ejam iekšā Eiropas lielākajā, garākajā autotunelī, 24,5 metri. Praktiski 25 metri. 25 metri aiziet. Un tad iekšā es tur pafilmēšu, tur tādas neona stāvvietas ir. Tur ir ļoti skaisti. Bet nu, tad ko es gribu teikt par šo tuneli? Ja cilvēkam ir klaustrofobija, tas nozīmē, ja cilvēks nevar ciest saspiest mazu telpu, viņam ir grūti, jo 25 km tagad būs tunelis. Un kas ir trakākais? Tā, kad tu iebrauc tumsās šeit, jā, tumšs, un pēkšņi pēc 25 km tu tiec ārā no viņa. Tu taču nevis apgaismojās, bet apžilbst acis. Oj, nu, tas ir grūti, kamēr pierod pēc tam. Pirmās 3 minūtes ir oj. Nu tā. Nu labi tad, braucam. Pēc tam tālāk tur tāda pilsēta Voss būs. Tur vēl viens debīls kauns ir, vai. Tur ir 11 km tunelis. Viņš tā riebīgi iet augšā. Praktiski tas ir pirms Vossa. Ai, kā man viņš nepatīk. Man tur vienreiz laiku atpakaļ ar mašīnu DAF uzsprāga gaisa šļauka tieši tunelī. Un man bija interesanti. Es vairs nevarēju normāli pabraukt, bremzes jau ķīlējās iekšā, bet no pēdējiem spēkiem tiku cauri tam tunelim. Un aiz tā tuneļa tur ir benzīntanks, un tajā benzīntankā es tur apstājos un gaidīju palīdzību. Nu tā kā, joki mazi, ja tādā tunelī kaut kas notiek. Nu labi tad, līdz vēlākam. Čau!